Amerikā ir vieta, kur tu vari palikt nesodītam par slepkavību, un tā nav noslēpta. Iedomājies, ka tu dodies pārgājienā pa Yellowstones Beklera upes taku. Tu esi dziļi mežā, 10 jūdzes no tuvākā ceļa. Tu šķērso nelielu, neatzīmētu strautu un, to nezinot, esi izkāps no Vajomingas un iegājis Idaho. Koki izskatās tādi paši. Gaiss ir tikpat rets, bet no juridiskā viedokļa viss ir mainījies. Un šo vietu sauc par nāves zonu. Šeit lielākā daļa cilvēku uztraucas par lāčiem, nevis par konstitūciju, bet tieši par to viņiem vajadzētu uztraukties. Jo tieši šajā konkrētajā meža daļā likums nestrādā. Nevis tāpēc, ka tas būtu vājš. Tas nestrādā tāpēc, ka tas pilnīgi precīzi ievēro savus noteikumus. Un tieši tur tas kļūst bīstami. Yellowstone ir ļoti pārvaldīta sistēma, kas ik gadu rada simtiem miljonu turismu tēriņu. Bet šajā vienā parka stūrī sistēma sastopas ar kaut ko, ko tā nespēja atrisināt. Jūs vairs neesat pakļauts štata likumiem. Jūs atrodaties federālajā teritorijā, kas nozīmē, ka atbildība ir FIB un Tieslietu departamentam. Tas pats dokuments, kas viņiem piešķir šo varu, ir tieši tas pats iemesls, kāpēc viņi to iespējams nevar izmantot. Un tieši tur sāks problēma. Konstitūcija ir procedūru saraksts. Kad šīs procedūras nevar ievērot, taisnīgums apstājas. Un šeit viena no šīm procedūrām kļūst neiespējama. Kāpēc likums šeit nestrādā? Parasti apgabali seko štatu robežām. Oregona paliek Oregonā, Florida paliek Floridā. Bet Yellowstone ir citāda. Tā kā tā aptver 3 dažādus štatus – Vajomingu, Montānu un Idaho, Kongress izvēlējās saīsinātu risinājumu. Tas izskatījās vienkārši, protams, bet šis lēmums radīja problēmu, kur neviens nepamanīja vairāk nekā gadsimtu. 6. grozījums nosaka, ka apsūdzētiem ir tiesības, lai viņi tiesātu objektīvi zvērināto kolēģiju no tā štata un apgabala, kurā noticis noziegums. Tur svarīgs ir viens vārds, un tas nav vai, tas ir un. Tieši šis mazais vārds ir problēma. Jo, ja federāls noziegums notiek Yellowstones Idaho stūrī, zvērinātie jāizraugās no cilvēkiem, kas dzīvo gan Idaho, gan Vajomingas federālajā apgabalā, kas nemaz neeksistē. Nāves zona Yellowstonā, kas atrodas Idaho, ir ar 0 iedzīvotāju skaitu. Tur nav ne māju, ne viesnīcu, ne iedzīvotāju. Tā ir teritorija, kas aptuveni ir Vašingtonas DC lielumā, attāla, neiezīmēta un neatšķirama no pārējā parka, kas nozīmē, ka nav neviena zvērinātā. Ne no Idaho, ne no Vajomingas. Burtiski nav neviena, ko jūs likumīgi varētu izsaukt kā zvērināto. Ja jūs nevarat izveidot zvērināto sastāvu nopietna nozieguma lietā, jūs vispār nevarat turpināt tiesas procesu. Tā ir pilnīgi likumīgs juridisks rups, kas paslēpta vienā no slavenākajiem nacionālajiem parkiem Amerikā. Šīs lamatas aizveras tikai visnopietnāko pārkāpumu gadījumā. Ātruma pārsniegšana, nelikumīga nomikņošana, nekāda problēma. Ar to var tikt galā tiesnesis. Bet jebkuram pārkāpumam, par kuru draud vairāk nekā 6 mēneši cietumā, konstitūcija garantē tiesu ar zvērinātajiem. Tāpēc šeit viņi likumīgi nevar virzīties uz priekšu. Likums pats par sevi ir vienīgais, kas stāv starp noziegumu un sodu. Malumednieks ar jaudīgu šauteni vai kāds, kurš bēg no citas štata. Katrs plāns, katrs solis tiek īstenots zinot, ka likums nevar sekot līdzi. Šajā tukšumā parastie taisnīguma principi izzūd. Tos aizstāja dīvaina procesuālās neiespējamības loģika. Tā nav sistēmas kļūda, tas ir punkts. Vairāk nekā 100 gadus šī problēma palika nepamanīta. Tad to atklāja tiesību profesors Brians Kalts. 2004. gadā viņš vienkārši pētīja 6. grozījuma saturu un to, kā federālie apgabali ir iezīmēti kartē. Bet tad viņš pamanīja kaut ko neiespējamu. Šīs līnijas stiepās Montānas un Idaho štatos. Tur izveidot zvērināto sastāvu bija konstitucionāli neiespējami. Viņš nebija sajūsmināts. Viņš bija šausmās. Tā bija vieta, kur konstitūcija pieprasīja kaut ko tādu, kas fiziski nevarēja notikt. Tikai dažas citas valstis pieļauj šādu juridisku robu pastāvēšanu nacionālā parka teritorijā. Piemēram, Kanādā nacionālie parki ir pakļauti provinces vai federālajai jurisdikcijai, taču tiesas apgabali vienmēr tiek noteikti tā, lai būtu iespējams sasaukt zvērinātos. Pat visattālākajos apgabalos valdības gatavojas neparedzētiem gadījumiem. ASV izceļās ar to, ka konstitūcija ir absolūta, taču absolūtas tiesības sadurās ar fizisko ģeogrāfiju, radot robu, kas ir unikāls attīstītajā pasaulē. 2005. gadā Kolts publicēja rakstu ar nosaukumu Ideālais noziegums. Protams, nevis lai to veicinātu, bet lai kāds to novērstu. Viņš nosūtīja kopijas Tieslietu departamentam, ASV prokuroram Vajomingā un kongresa locekļiem. Viņš gaidīja ātru atbildi. Tā vietā viņš nesaņēma nekādu atbildi. Tieslietu departaments ieņēma neoficiālu nostāju, kas būtībā ignorēja problēmu.
Šī nepilnība nepastāvēja, līdz tiesa atzina, ka tā pastāv. Viņi apgalvoja, ka varētu pārcelt tiesu vai atrast risinājumu, bet Kolts zināja, ka 6. grozījums tā nedarbojas. Jūs nevarat vienkārši pārcelt tiesu tikai tāpēc, ka konstitūcija ir nērta. Tieši tam tiesību bils tika izveidota, lai to novērstu. Kolts sāk uztraukties, ka viņa raksts kļūs par rokas grāmatu noziedzībai. Viņš bija izklāstījis precīzas koordinātas un juridiskos argumentus, kas nepieciešami, lai tiktu atbrīvots no slepkavības apsūdzības. Yellowstone no dabas brīnumu vietas pārvērtās par juridisku noslēpumu vietu. Kolta raksts kļuva par sensāciju internetā, tas kļuva par romānu un televīzijas šovu tematu. Taču, neskatoties uz nāves zonas slavu, Zemes faktiskā juridiskā situācija paliek nemainīga. Ir reāls piemērs tam, kā tas darbojas dzīvē. 2005. gadā vīrietis vārdā Maiks Belderāns tika pieķerts malamedībās Yellowstones Montānas daļā. Viņš nebija slepkava, tikai mednieks, kurš nošāva lielu vapiti tēviņu vietā, kur to nedrīkstēja darīt. Kad lieta nonāca tiesā, viņa advokāti pieminēja Briana Kolta atrasto robu likumā. Viņi teica, ka viņam vajadzētu būt zvērinātajiem no Montānas, nevis Vajomingas. Tiesnesis šo prasību nekavējoties noraidīja. Valdība piekrita noslēgt vienošanos par vainas atzīšanu. Belderēnam 4 gadi cietumā, kā arī naudas sodi un kompensācijas. Kā daļa no vienošanās viņš piekrita neapstrīdēt nāves zonas jautājumu augstākā tiesā. Šādi sistēma izturas pret zināmām nepilnībām. Klusi ierobežo problēmu, risina simptomus un ļauj juridiskajam robam pastāvēt tālāk. Šis 50 kvadrātjūdžu lielais caurums joprojām lielākoties nav pārbaudīts. Tā ir konstitucionāla laika bumba, kas gaida sprādzienu nomaļā apvidū. Valdībai paveicās ar Belderānu, taču nāves zona neprasa sadarboties spējīgu apsūdzēto. Nepieciešams tikai kāds, kurš likums pārzina labāk nekā prokurors un zina 50 kvadrātjūdžu lielā Idaho apgabala koordinātas, ko Brians Kolts ir atzīmējis kartē, lai ik viens tās varētu atrast. Koordinātas ir publiski pieejamas. Juridiskais arguments ir publicēts. Ik viens, kurš ir gatavs izlasīt nepieciešamo, varētu ieiet šajā mežā precīzi zinot, ko likums viņam var un nevar izdarīt. Un gadiem ilgi tas palika tikai teorētiski. Un tad lietas sāka kļūt reālas. Pieņemsim hipotētiski. Kāds cilvēks nedēļu pēta Kolta rakstu. Viņš izdrukā koordinātas, viņi aizbrauc līdz Beklera takas sākumam, noiet 10 jūdzes un izdara noziegumu, ko plānojuši mēnešiem ilgi, zinot, ka, kad ieradīsies izmeklētāji, pirmais zvans nebūs šerifam. Tas būs zvans konstitucionālo tiesību profesoram. Un šis profesors viņiem pateiks to pašu, ko Kolts teica Tieslietu departamentam 2005. gadā. Nav zvērināto, ko izsaukt. 2021. gadā Gabijas Petito pazušana piesaistīja pasaules uzmanību. Viņas ķermenis vēlāk tika atrasts netālu no Yellowstones reģiona. Pēkšņi cilvēki sāka jautāt, kas būtu, ja tas būtu noticis tikai dažus jūdzes uz rietumiem? Kas būtu, ja tas būtu noticis nāves zonā? Šādas plaši rezonējušas traģēdijas tuvums nāves zonai lika saprast, ka tas vairs nav tikai akadēmisks jautājums. Tas lika cilvēkiem saprast, ka 6. grozījums ir domāts, lai aizsargātu sistēmas integritāti. Bet, kad to izjauc kartes kļūda, tas pieviļ tieši tos upurus, kuriem tas visvairāk nepieciešams. Vallo de Bella lieta sniedza vēl tiešāku saikni ar Yellowstone. Tailija Rajena un Džedžai Vallo. 2 Lori Vallo bērni pēdējo reizi dzīvi tika redzēti 2019. gada 8. un 22. septembrī parkā. Ja bērniem būtu nodarīts pāri šajā zonā, prokuratūra būtu nonākusi tiešā konstitucionālā murga priekšā. Vallo de Bellas lieta galu galā tika izskatīta štata tiesās, jo līķi tika atrasti privātā zemē, Idaho. Taču šis iespējamais scenārijs joprojām vajāja federālos izmeklētājus. 2022. gadā Idaho likumdevējs Kolins Nešs mēģināja izdarīt tieši to pašu. Viņš iesniedza oficiālu pieprasījumu lūdzot Kongresu pārzīmēt robežu. Tas bija tieši tas risinājums, ko Brians Kolts bija ieteicis jau 2005. gadā. Tas tika apstiprināts štata līmenī, tad nonāca Vašingtonā un nekas nenotika. Tā ir kartes kļūda, un risinājums ir vienkāršs. Pārvietojiet šo Idaho daļu uz Idaho tiesu apgabalu. Viena likuma teikuma, tas arī viss. Idaho likumdevējiem tas bija sabiedriskās drošības jautājums. Kongresam tā bija kancelējas kļūda, kas nebija vērta apspriešanas laika. Tā ir atkārtota problēma, kā federālā valdība pārvalda nacionālos parkus. Tā kā zeme pieder federālajai valdībai, štatiem ir maz pilnvaru panākt izmaiņas. Un tā kā šīs teritorijas ir attālas, cilvēki Vašingtonā gandrīz nejūt politisku spiedienu rīkoties. Rezultātā izveidojas sistēma, kurā kārta ir bojāta, bet cilvēki, kuriem ir pildspalva rokā, atsakās vilkt jaunu līniju.
Kolins Ness 2024. gadā atkāpās no Idaho likumdevēja amata, atstājot amatu, kamēr nāves zona joprojām bija pilnībā atvērta. Pat tad, kad likumdevējs paveic darbu, piedāvā risinājumu un panāk vienprātību, federālā inerce ir spēcīgāka par pašu likumu. 20 gadi, viens raksts, 0 rīcības apmeklētākais nacionālais parks Amerikā satur konstitucionālu caurumu, un Vašingtona par to visu šo laiku ir zinājusi. Šī nav birokrātiska nekompetence. Kāds apskatīja problēmu, saprata to un nolēma, ka politiskās izmaksas atzīt kļūdu ir lielāks nekā risks atstāt to atvērtu. Pirmais iemesls tam ir politiskā ieguvuma trūkums. Tiesu apgabalu robežas pielāgošana nepalīdz uzvarēt vēlēšanās. Neviens lobists nefinansē kampaņas par Nacionālo parku robežu reformu. Nāves zona ir šīs bezdarbības upuris, pastāvīgi juridiskās aizsardzības plaisa, kas gaida, ka tajā iekritīs nepareizais cilvēks. Otrais iemesls ir vēl ciniskāks. Bailes atzīt kļūdu. Ja Kongress pieņemtu likumu, lai novērstu Idaho nāves zonas problēmu, viņi faktiski atzītu, ka likumā vairāk nekā gadsimtu ir bijusi kļūda. Viņi atzīst, ka Brianam Coltam jau 2005. gadā bija taisnība, un viņi izvēlējās viņu ignorēt. Politikā ilgtermiņa neveiksmes atzīšana bieži šķiet riskantāka, nekā ļaut tai turpināties. Kamēr neviens patiesībā netiek atbrīvots tehnisku iemeslu dēļ, Kongress var turpināt izlikties, ka tas ir tikai juridiskās fakultātes teorētisks piemērs. Viņi riskē ar sabiedrības drošību, lai aizsargātu savu reputāciju. Reputācijas, cerot, ka laiks beigsies pirms sprāgst bumba. 6. grozījums ir tik stiprs, cik karte to ļauj būt. Ja likumdevēji var ignorēt caurumu valsts galvenajā parkā, kādas vēl nepilnības pastāv sistēmā? Tas pats noziegums, kas izdarīts jūdzi atstatumā, rada pilnīgi atšķirīgas juridiskas sekas. Konstitūcija to nezina, bet karte gan. Yellowstonā likums ir nosacīts. Brians Colts ir slaveni teicis, ka vienīgais, kas to izlabos, ir asiņaina krekls. Visticamāk, kādam nāksies izdarīt vardarbīgu noziegumu, stāties tiesneša priekšā un noskatīties, kā lieta tiek izbeigta, jo nav iespējams izveidot zvērināto kolēģiju. Tikai tad, kad virsraksti klieks par slepkavu, kurš ir brīvībā, Kongress sajutīs nepieciešamo spiedienu, lai pieņemtu vienu vienkāršu likuma teikumu. Līdz brīdim, kad notiks šī pazemojošā publiskā izgāšanās, sistēma labprātāk skatās citur un izliekas, ka briesmas nepastāv. Viņi gaida traģēdiju, kas sniegs viņiem politisko aizsegu, lai varētu pildīt savus pienākumus, izturoties pret 132 gadus vecu kļūdu, kā pret nelielu nērtību. 6. grozījums joprojām ir paralizēts tajā mazajā Idaho daļā. Tas joprojām ir brīdinājums visiem amerikāņiem. Ja tik acīm redzama kļūda var pastāvēt vienā no visvairāk uzraudzītajiem, augsta profila nacionālajiem parkiem, kas vēl varētu slēpties sistēmās, kuras mēs uzskatām par pašsaprotamām. Tā strauda pārēja Beklera takā joprojām izskatās tāpat. Koki nav pārvietojušies un arī likums nav mainījies. Galu galā, tieši tā birokrātija varētu būt visbīstamākā lieta tajos mežos. Paldies, ka šodien bijāt kopā ar mani. Ceru, ka jums patiks šis video. Ja vēlaties redzēt vēl vairāk šādu video, lūdzu apsveriet iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus. Tas tiešām ir svarīgi. Vēlreiz paldies un tiekamies nākamreiz Mapback kanālā.